Gunta, jums bija daudz šoka momentu, uzklausot Valentīnas stāstus. Nu, bija gan, bet es par to vienkārši gribēju paturpināt, ko Rutiņa nu pat teica, ka es arī uzskatu, ka šī grāmata, šīs atmiņas ir tāda lieta, ko mums visiem ir jāizlasa, jo tā ir pasaule, kuru mēs faktiski esam dzīvojuši itin kā kopā, bet neko nezinām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi zinām. Šoku momentu bija ļoti daudz, bet par vienu es gribu pateikt, jo tas raksturo tiešām Valentīnu. Valentīna jau pašā sākumā man pateica, ka viņa pati to nevar uzrakstīt. Ka tas ir kādam citam jāuzraksta. Un, protams, ar bērnību gāja gludi, puslīdz gludi, tad tur bija tik skaisti stāsti. Tur bija tas pozitīvais šoks, jo ir grūti aptvert, ka tavā priekšā ir cilvēks, kurš, kurš ir dzīvojis tādā pasaulē, ko mēs tikai, zinām un kas liekas ir ļoti sen un pagājis. Bet pēc tam, tuvojoties jau 30. gadu beigām, jau tiem notikumiem Vācijā, kur dēļ arī ģimenei vajadzēja pavisam atgriezties Rīgā, kur viņi dzīvoja tikai laiku pa laikam. Un tieši no 40. gada es sajūtu, ka Valentīna ir grūti arī runāt par to. Un mēs tur tā kā apstājāmies un mēs tikāmies, un viņi sāka runāt par pēckara gadiem, par saviem tiem piedzīvojumiem Čekā, kas arī bija ļoti briesmīgi. Un viņa kaut kā, es jūtu, viņa nevar iesākt. Labi, man jau laika ir. Un tā bija tāda reize, ka es biju aizbraukusi uz Berlīnu pie viņas, un tad pēkšņi vienā vakarā vēlties, ka Valentīna itin kā ievilka elpu, un viņa saprata, ka viņai par to jārunā. Un tas, kā tas notika, es sāku nevaldām raudāt. Es tā sāku raudāt, pilnīgi kratīdamās. Un Valentīna palika absolūti mierīga. Viņa piecēlās, viņa aizgāja, dabūja konjaku pudeli, ar to pudeli atnāca atpakaļ un teica: Gunta, iedzeriet kādu malku. Un, lai gan konjaks nebūtu no tā lieta, kas stāv manā zāļas skapītī, es tos pāris malkas norīju. Bet tas, kāda bija tajā brīdī Valentīna, tas ir kaut kas tāds, kas paliek uz mūžu. Kas paliek uz mūžu un kas arī ir kaut kāda tāda neizsakāma saita, kas vieno ar otru cilvēku. Un es sapratu, ka tāda Valentīna bija arī, tajā laikā, kas grāmatā ir aprakstījis, kas ar viņu notika. Viņa, itin kā sastinga, un tajā pašā laikā viņa darbojās ar ārkārtīgi skaidru apziņu. Jā, faktiski fotogrāfijas grāmatā arī ir līdz 40. gadam pārsvarā. Laikam kāda ir pēc tam, bet tās laimīgās fotogrāfijas ir pirms tam. Jā. Grāmatā pēdējai tā jau 44. laikam. Pirmā bilde dokumentiem. Jā, 44. gada oktobra beigās pirmais foto jaunajiem dokumentiem. Tur man viņa liekas pavisam citādi, lai gan tur taču ir ļoti tikai daži gadi pagājuši. Tā tas ir. Artur, cik daudz var atklāt no ieceres? Operā būs tās dažādās tās planētas, vai tas būs stāsts par to, kas notika ar Valentīnu pēc tā 40. Es domāju, ka tas ir tāpat kā Tolstoja Karā un mierā ir svarīgi savienot. Ir tā robeža miers, ir tā robeža, kurā ir kaut kāda iepriekšējā dzīve, un tad šī dzīve salūst, un kas ar tiem cilvēkiem notiek, un kā cilvēki to iztur, un kā viņi nezaudē kaut kādu cilvēcību, jeb kaut kādus augstākus, kaut kāds spēks, kas viņiem palīdz. Un tas ir caur Valentīnas šo dzīvi, jo man tāpat kā Gunta Strautmanu un tāpat kā
daudzus šokēja sākumā. Tas man Valentīna uzticēja šo memoāru elektronisko versiju, un tāpēc es arī, viņa teica, jūs esat viens no pirmajiem, kas izlasīs. Un es biju ārkārtīgi pateicīgs viņai par tādu uzticību, un tas man tiešām pirmajā brīdī izraisīja tādu iekšēju kaut kādu milzīgu stresu faktiski, jo es sapratu, tā ārkārtīgi tāda grūta un smaga atbildība to mēģināt pārvērst skaņās. Bet te pašā laikā, pazīstot Valentīnu jau no studentu gadiem, gribās arī, lai tas pozitīvais un tas virmojošais un tas ārkārtīgi tas kreatīvais, kas vienmēr ap viņu ir apkārt, lai tas arī tur būtu. Un tā ir tā Latvijas laika, tā Atlantīdas pasaule, tā mākslinieku bohēmas pasaule, tā multinacionālā, multikulturālā pasaule, kas viņai bija apkārt un kurā viņa piedalījās. Tā kā Jā. Es mēģināšu to savienot kaut kā, bet man ļoti grūti runāt par to, kas vēl nav. Nu jā, un faktiski tā pasaule, kas viņai bērnībā ir apkārt Rīgā, Parīzē, Berlīnē, tur neviens nejautā, kādas tu esi tautības, bet tur ir svarīgi, vai ar tevi ir interesanti sarunāties. Un es saprotu, ka viņas vecāki dara ļoti daudz, lai šeit būtu apkārt interesanti cilvēki, un tas notiek tā dabiski. Viņi raksta par to savas mammas apburošo šarmu, ka ap viņu pulcējas bezgalīgi daudz cilvēku, un ka tēvs viņai jau no 10 gadu vecuma ir atvēris kredītu grāmatveikalā. Man tas likās vienkārši burvīgi. Un arī tā viņas mīlestība, ka tad, kad viņa, tas ir tā, man liekas, ļoti šokējoši, ka tad, kad viņa personīgi ir pašā jaunības plaukumā, viņa ir vislaimīgākā 40. gada vasara, tajā brīdī apkārt notiek ārprāts kas. Un viņa to saprot, un tā pašā laikā viņa saka, es esmu tā kā vētras acīs, mēs ar to jauno cilvēku esam tā kā vidū visam tam, un tā pašā laikā tas milzīgais kontrasts, un es domāju, ka tas ir tieši kas... Jā, par to 40. gadu viņa arī raksta, vai ne, ka no vienas puses šausmas, kas notiek apkārt. Tā tas bija. Nu, pilnīgi galējies. Visaugstākā viņas dzīves laime, kas ir bijusi. Un pats tas šausmas sākums, kas arī tieši konkrēti uz viņu iedarbojas. Taču ar visu to, kas notiek ar ģimeni, vai ne, un izsūtīšanu. Viņai taču daudz radinieks izsūta. Tāpēc jau viņiem vajadzēja aizbraukt projām, un tā ģimene būtu palikusi varbūt dzīva. Bet vienkārši cilvēki nevar aizbraukt paši tajā virzienā, kur pirms nedēļas ir aizvesti viņu tuvinieki. Es nekad sevi neesmu apzinājusies par padomju cilvēku. Un man jāsaka, varbūt vispareizāk man ir noraksturojis man Maskavas draudzene Natālija Krimova, nelēķa režisora Efrasa sieva, kur vienmēr teica tā, es esmu padomju iekārts apzīmogota, jo es esmu pret padomju iekārtu. Tātad piesaistīta pie šīs iekārtas ar protestu, ar naidu, ja? Pret šo iekārtu. Bet tu un Efros, jūs dzīvojat tā, it kā nemaz nebūtu šīs iekārta. Jūs esat ārpu, jūs esat vienkārši brīvi cilvēki. Un es vienmēr esmu jutusies tieši kā brīvs cilvēks. Es esmu vienmēr centusies paturēt šo distanci pret šo iekārtu. Es nekad neesmu atzinusi, tā sakot, parakstījusies, ka es esmu integrēta. Es neesmu integrējusies un viss. Pret padomju tas ir aktīva tāda politika. Protams, ka pret, jā. Bet nevis ar kaut kādu aktīvu darbību. Es vienkārši esmu vienmēr lolojusi savu iekšējo brīvību. Savu iekšējo brīvību un esmu gribējusi, nenodot savu šūpuli, kā mēdz sacīt, jā. To, kas man ir dots līdzi mantojumā, man ir veca kultūras ģimene, un neapkaunot savus senčus, neapkaunot savus vecākus, neapkaunot savu bērnību un attīstīties tajā virzienā, kādā, tā sakot, tas man bija ieprogrammēts. Nenolaisties, ja? Neintegrēties tādā sabiedrībā. Un, protams, pilnīgi dabīgi, vai ne, ka es nekad neesmu nemēģinājis, nestājusies kaut kā partijā vai kur. Protams, es jau arī nenosodu nevienu, kas tā ir darījis, jo saprotiet, es jau arī biju pasargāta no ļoti daudziem kārdinājumiem, jo man vienkārši nepiedāvāja ļoti daudz ko. Ja es būtu gribējusi taisīt karjeru oficiāli, tad man būtu vajadzējis ļoti pūlēties un ļoti daudz ko nodot.
Un ļoti daudz kam pielīst. Bet ir jau taču tādi, kuriem vienkārši piedāvāja un aicināja, un cilvēks sekoja tam, ja viņam nebija iekšējas pretestības, ja viņš tā bija audzināts varbūt vai kā. Un es domāju, ka tas būtu liels grēks. Šie cilvēki taču neko sliktu nav darījis, tieši otrādi varbūt gribējuši kalpot savai tautai. Tādā veidā, jā, katrs jau savā vīzē, bet es esmu tāda, kāda es esmu. Es atkal citādi nevarēju, katram taču ir savs kategoriskais imperatīvs, vai ne? Es citādi tāda es esmu, es taču biju jau pilnīgi noformēts cilvēks, kad tas iekļuva padomu varā. Tādā vidē cilvēki ātri pieaug. Audzināšana jau ir tāda, un sevišķi daudz, kad ceļo apkārt un redz daudz cilvēkus, māksliniekus, un tā ir pavisam cita lieta. Es varu pateikt, ka es ļoti viegli un gribētos teikt tā mīļi ienācu latviešu kultūrā. Ar savu, zināmu, Eiropas kultūras bagāžu, ko es varēju piedāvāt, un ar iekšēju simpātiju, iekšēju radniecību, īpaši pret dažām latviešu kultūras pusēm, kuras es biju iemīļojis kopš bērnības. Un tas sevišķi saistās ar latviešu tautas dziesmām un ar latviešu glezniecību dīvainā kārtā, kas man ārkārtīgi vienmēr bija tuva un patīkam tajā laikā, bet īpaši ar latviešu tautas dziesmām. Jāņus mēs taču vienmēr svinējām kopā ar latviešu draugiem, vai ne, tā kā sevišķi Jāņos, un tad, kad es dzīvoju Berlīnē, tad Rīgā es pavadīju brīvdienas visas un vasaras visas vienmēr Latvijā, un atkal otrā, tā kā es Berlīnē pavadīju brīvdienas, tad es Latvijā gāju skolā. Un tā dīvaina, tāda emocionāla latviešu tautas dziesmas iedarbība, toreiz jau apziņā es to neanalizēju, bet es arī šodien uzskatu, ka tā ir diezgan unikāla parādība. Tā kā es domāju, ka es ļoti dabiskā ceļā tā, viegli un dabiski ienācu. Vismaz man tas bija ļoti dabiski.